man prasa, kā tev iet, es saku pārāk labi. Un tad cilvēks sāks pļaudīties un dievoties un saka, nepiesauc nelaimi. Un es saku, piedodiet, tas nozīmē tikai to, ka man ir daudz labāk nekā es esmu pelnījis. Un viss. Bet mana atbilde ir pārāk labi. Man šis moto, kā dzīves moto, ļoti patīk. Viljams Šulcs. Cilvēks, kurš savu dzīvi izdzīvojas kalpošanā, nododot vēsti par Jēzu visdažādākajos veidos, palīdzot bāreņiem, grūtniecēm, maznodrošinātajiem, sludinot draudzē, tulkojot, esot par evaņģēliju nesēju cilvēkam saprotamā valodā. Es esmu cilvēks. Man tas tik svarīgi, ka izveidot to uzticības tādu tiltu, un tad cilvēkam sāk kratīt sirsniņu un stāstīt, kā viņiem iet, un beigās viņi tā priecājas par mums, jo mēs nekad nenosodam, kā viņi dzīvo. Mēs nākam ar tādu sirsnību. Bērnībā Viljams gribēja būt bitenieks vai fotogrāfs, tomēr dzīvē notika citādi. Hipiju laikos viņš daudz ceļoja un Lietuvā satika savu sievu Danu. Izveidojās spēcīgs tandēms. Kad es viņu sastapu pirmo reizi, kad ieraudzīju, tad kaut kā viņš man likās īpašs un savādāks, un pēc tam, kad nedaudz iepazinu, tad es sapratu, ka šis būtu tā kā īstais, tāpēc, ka kaut arī mēs bijām vienā vecumā, viņš man likās tāds interesants un pārāks par maniem vienaudžiem. Danas un Viljama ģimenē ir 2 meitas un 2 dēli, tagad jau arī 6 mazbērni. Dana un Viljams ir kopā jau 50 gadus. Un vecāki nekad nesēdēja dīkā, tā kā rokas klēpī salikuši. Vienmēr bija kāds pasākums vai kādi cilvēki, kas bija jāsatiek vai kādam kaut kas jāaizved. Vienmēr kastes mašīnās, vienmēr maisiņu mašīnās. Bieži vien varbūt arī vecākiem nebija tik daudz laika priekš mums, kā priekš citiem, bet pēc tam jau vēlāk dzīvē redz to vērtību tajā visā, ka ir tik daudz cilvēku, kas tiek svētīti caur to darbu, un ka varbūt tas laiks, kas mums tika paņemts, varbūt ir tā kā uzdāvināts citiem, par kuru jau beigās nevar pat ļaunu prātu turēt. Misijas pakāpiena galvenais jautājums ir, kā mēs varam palīdzēt, un šī palīdzība notikusi dažādos veidos, kur centrā vienmēr bijis bērns. Tas jau bija darbs ar sociālām grupām, ar bērnu ģimenē trūcīgā, ar bērnu iestādē, kam nav vecāku, un ar bērnu, kurš vēl ir ceļā, kurš ir mammas puncītī, un kurai ir krīze, kurai nav kur palikt. Un tādi 3 virzieni mums bija bērns, bet katrs savā vietā. Audžu ģimeņu projekts Jūrmalā, bēbīšu māja Jūrmalā, kas vēlāk pārceļoja uz Raunu un pēc tam uz Tukumu. Tam visam pamatā bija cilvēku mīlestība. 90. gados, kad es mācījos Biržu internāta pamatskolā, mēs tur bijām bērni, bāriņi visi, un daudziem bērniem nebija vecāku, un arī tādi, kuriem nebija kur aizbraukt, ne radinieku, ne vecmāmiņu, neviena cilvēka viņiem nebija. Un tad atbrauc pēkšņi uz mūsu skolu misiju pakāpienu vadītājs Viljams Šulcs, un viņš mums bērniem izdalīja tādas mazas zilas grāmatītes, kas bija jaunā derība. Un mēs bijām pārsteigti, kad ir tāds cilvēks, kas interesējas par tādiem bērniem, kas notiek viņu dzīvē. Un viņš dalīja to savu mīlestību, aicināja rakstīt pateicību Dievam. Katru vakaru viņš teica, uzrakstiet vienu vārdu paldies Dievs par to un par šito, vai arī par to, ka tev kaut kas sanācis. Un es atceros, ka viņš mums arī aicināja ticēt mīlestībai, kad ir mīlestība, kad ir Dievs. Tas ir pirmais cilvēks, kas man iepazīstināja ar Dievu, un par to, ka cilvēks ir vērtība. Misijas pakāpiena vēsture ilgst jau 33 gadus, kas aizsākās ar žurnālu izdošanu, lai stāstītu par mūsdienīgo kristīgo popu un roku, jo Viljams uzskatīja, ka nevar būt, ka visa foršā mūzika pieder sātanam. Vienlaikus žurnāls deva iespēju stāstīt par kristietības vērtībām un ideāliem. Vienmēr esam bijuši tādi neatkarību mīloši, un katrs, protams, mēs esam no dažādām tautām, bet vienoti domās par to, ka ir svarīgi, kas tu esi sabiedrībā, vai tu esi tas, kurš kaut ko tai sabiedrībai dod vai apkārtējiem cilvēkiem. Jo ne Viljam un ne mani nav nekad mūs interesējuši
tās materiālās vērtības. Esam centušies dzīvot tā, ka tas it kā būtu tāds dienesta variants mūsu dzīve. Mēs tā kā karavīri. Simtiem un tūkstošiem palīdzības paku, neskaitāmas sarakstes un cilvēcīgas, sirsnīgas sarunas. Tā ir misijas pakāpiena ikdiena. Vienkārši Dievs dod šo vieglumu. Viņš dod, viņš arī. Viņš dod un es dodu. Un visiem ir prieks. Priecīgi devēja Dievs mīl, un es cenšos vienmēr dot ar prieku, un parasti ir tas prieks. Par kalpošanu Latvijai Viljamu un Danu prezidents apbalvoja ar atzinības krustu. Man ļoti svarīgs ir rezultāts. Es izdomāju, ko es gribu panākt, un tad es esmu ārkārtīgi spītīgs, un es neatlaidīšos visbiežāk, izņemot, ja cilvēcīgi to tomēr nevar sasniegt. Labi, es piekāpjos otrā. Viljams ilgus gadus bijis matījietis, bet vēlāk 3 gadus studēja Baltijas pastorālajā institūtā un kalpoja Golgātas baptistu draudzē. Viljamu Šulcu es iepazinu Golgātas baptistu draudzē, tad, kad man bija tāda lūkšana Dievam, ka viņš varētu atsūtīt man kādu palīgu. Un tur pēkšņi parādījās Viljams Šulcs, kurš ar savu tādu raksturu no vienas puses ļoti kluss, no citas puses ļoti mērķiecīgs, strukturāls, nodevies Dievam un mēģina saklausīt Dieva balsi, kas šodien ir tā ļoti retums, jo cilvēki bieži vien saka, es kaut ko izdomāju, es kaut ko darīšu, mans projekts. Viņš nekad tā nav sacījis. Viņš vienmēr ir sacījis Dieva laiks, Dieva projekts. Klusu ienāca, klusu aizgāja, bet atstāja milzīgu iespaidu. Viljama darbspējas un talanti izpaudās dažādos veidos. Viņš bija spožs tulks, kas pirms līdz galam pateiktajam teikumam jau zināja, ko runātājs sacīs. Vienlaikus Viljams tulkojas arī vairākas grāmatas un rakstīja savas pārdomas internetā. Un tādiem cilvēkiem, mērķa cilvēkiem, tas, kas vada kaut ko, kam svarīgi ir visu laiku būt līderim. Viņiem ir šis temperaments, holēriskais, viņi ir darītāji. Un viņi vienmēr zina pareizo atbildi. Tur vispār nav jautājums. Viņiem tā atbildi ir jau. Viņi kaifo, kad ir krīze. Tā atklāja to labākos, viņam ir notiek krīze, un viņš tagad tas ir izaicinājums. Man ir jātiek galā, un ja viņš tiek galā, tāpēc jau es esmu šai pasaulē, lai risinātu šādas krīzes. Es varu, es nezinu kā citi, bet es varu. Viljams iesaistījās arī jauno draudžu tapšanā, lai Kristus vēsts aizsniegtu pēc iespējas vairāk cilvēku, it īpaši jauniešus. Viljams bija tāds ekstraordinārs, kad es viņu satiku. Viņš bija ļoti nopietns vai punktuāls, ja tā varētu teikt, un tāpat laikā teatrāls. Un tad es atceros arī tos sludināšanas praktikumus, kur viņiem kādas ķēdes bija līdz vienmēr vai kādi skatuves inventāri. Tas bija tā palicis atmiņā, jā. Viljamam bija tāda kalpas sirds un tas, kā viņš mīlēja cilvēkus. Pakāpienu misija bija arī sabiedrības izglītošanas darbs, stāstot, kā aborts nav kontracepcijas līdzeklis, un gadu gaitā mūsu domāšana ir mainījusies. Nekas nav pasaulē iedarbīgāks par ideju, jo ideja ir tā, kas veido mūsu rīcību. Es nevaru pat tā stādīties priekšā, kā mēs šodien uz to skatītos, ja misijas pakāpienu nebūtu bijis. Vispilgtāk man ir atmiņā palikusi pēdējā saruna, pēdējā tikšanās ar Viljamu. Un tas bija, kad viņš jau zināja par savu slimību un par to, kā drīz ir gaidāms atrisinājums. Viņš gribēja vēlreiz satikties. Viljams savos pēdējos mēnešos tikās ar sev nozīmīgiem cilvēkiem un ilgu laiku pavadīja sarunās, kas bija dziļas, jau ar debesu tēva pieskārienu. Apostols Pāvils ļoti skaisti pateicis, un tas ir kaut kas, ko mums jau iesaucamajam vecumam tuvojoties, ir jāapdomā, ka viņš saka, es labāk gribētu atraisīties un būt pie Kristus, kas ir daudz labāk. Un tas ir tiešām piemērs, kā mūžīgās dzīvības cerība var izmainīt skatījumu pat uz nāvi. Ne tikai uz dzīvi, bet arī uz nāvi. Visu mūžu es baidījos, ka man izskanēs spriedums. Audzējs. Tā aizgāja man abi vecāki, un kaut man tā nebūtu. Un tā notika. Un audzējs tādā stadijā, kad
ir par vēlu, neko vairs nevar glābt. Man ir miers. Vispār nekāda baila, kaut kā it kā es no malas skatītos uz to situāciju, tā nav ar mani, tā, jā, Viljamam tā ir. Viss kārtībā. Kaut kad jau tā dzīve beigsies, tad man bija 65. Kurš ir teicis, ka tas ir pa maz? Citi aiziet 20 gados vai 40. Man 65 Dievs dāvinājis. Paldies Dievs par 65 gadiem. Tagad viņš ir piemetis, jau 66 ir, un drīz būs, ja turpināšu dzīvot, būs gads, kurš man pasludināja nāves spriedu. Un joprojām man ir nevis bail no tā, bet vien pieaug tā drošība, tas prieks par to, kas būs pēc tam, būs šī fantastiskā Dieva valsts.